Uzsākot mūsu uzņēmēju darbību, mēs sapratām, ka mums nav tik finansiālais stāvoklis tās, lai mēs varētu visas iekārtas servisā sapirkt paši iegādāties. Un tad meklējām iespējas kaut kādus projektus un trāpījās Līdera projekts, kas mums ļoti veiksmīgi izdevās realizēt. Un pirmajā projektā nebija nekādas absolūti problēmas, viss ļoti veiksmīgi. Un tad bija tas āķis lūpā, un tad mēs jau atspērāmies uz tādu grandiozāku projektu. Pateicoties Līdera projektam, mēs to varējām uzreiz strauji attīstīt. Tur principā gadu laikā mēs jau tādu attīstību dabūjām strauju, jo ar savām finansēm tas nebūtu nekādīgi noticies tik ātri. Mūsu darbības laikā tas klientu loks diezgan strauji pieaug, un mēs vienkārši nevarējām apkalpot ar esošajiem resursiem visu, un tāpēc nolēmām uz tādu drosmīgu soli būvēt jaunu servisu ar 3 boksiem plus vēl klāt. Pilnveidot to visu, lai arī darbiniekiem būtu labāks telpas un labāka strādāšana. Iegādājāmies vairākus pacēlājus, bremžu štendu. Kā jau Jānis kolēģis teica, es domāju, tas būtu viss, man liekas, ja ne 2 reizes, tad vismaz 3 reizes ilgāk. Tas atļauj attīstīties. No sākuma liekas, tas ir sarežģīti visu, bet darot jau lēnām tas risinās. Un, ja jau dar, tad jau viss izdodas, ja tas mērķis, uz ko iet, tad jau liekas, ka to var panākt un izdarīt. No mums tas izdevās vismaz ļoti veiksmīgi. Tas ļoti liels atbalsts ir mums mazajiem uzņēmējiem. Obligāti, ka ir nākotne. Laukos viennozīmīgi, it sevišķi mazajiem uzņēmējiem, viņiem jau reāli attīstīties, jo jauniem uzņēmējiem jau nav liekas finanses, no kā viņi attīstīsies. Un es uzskatu, ka ir arī jāmēģina, jo ja nemēģinās, tad uz paplātes neviens neatnāks un neiedos neko.